Tā, mums ir ļoti daudz cilvēku šobrīd šeit. Mēs esam nokļuvuši indiešu kāzās. Visur ir nežēlīgi daudz cilvēku. Kāds kaut kur bīdās, ir fotografēšanās, ir vienkārši sēdēšana, ir nojumi, ir telts, ir kaut kur arī māja. Te ir vienkārši šausmīgs liels haoss. Kopā Mēs uz brīdi pazaudējām mūsu rastu cilvēkus, bet par laimi atradām viņu šeit. Žēl, ka mēs nokavējām pašas svinības, nevis svinības, bet pašu ceremoniju, lai kāda arī viņa būtu. Jo izskatās, ka šajā te vietā, kur man priekšā tieši onkuls, ir noticis tāds salūts un laulību ceremonija. Nu, nezinu, kas te ir bijis, bet izskatās ļoti krāšņi. Nu, pat man liekas, ka ir šeit pārāk daudz cilvēku. Mēs pametam šo zāli, kur ir tā bišķi cilvēki. Un dodamies iekšā šitajā zālē, kur es nojaušu ir ēdama telpa. Nu, te izskatās apmēram šādi. Virtuve. Sākumā uzliek tādu rutuli ar papīru, kur ritina vaļā. Un pēc tam liek banānu lapas virsū, un uz banānu lapām liek ēdienu. Vecās galdovs liek malāk, un arī liekas galdovs. Yes. Uzliekam banānu lapas. Nice Kerala food. Enjoy. I'm assuming this is spicy, this entire thing, because it has long green things. Rice. Nu, ir pienācis tas brīdis, kad dakšas un karotes patiešām vairs nav. Nu, ir jāsāk ēst ar rokām. Es nezinu, kāds mums izdosies, bet nu Rāls vēl cenšās. Tīri labi. Sanāk tīri labi. Rokas nomazgāts. Yummy! Izskatās šādi. Tā, mēs pagaidām laikam varbūt ejam uz džipu. Mums ir 2 džipi. Viens tāds, vienam nav aizmugurē loga, vienam ir. Nu, aizmugurē vienam ir likums. Nu tā, mums ir